Sveiki! Kurzemes NVO atbalsta centrs no 23. septembra līdz pat šodienai, 28. oktobrim, internetu vidē izplatīja anketu, lai noskaidrotu, kāda ir iedzīvotāja sabiedriskā aktivitāte pēc to iesaistīšanās jau tekošajos mājas darbos, algotajos darbos, mācībās. Un rezultātā mums ir atbildējuši 111 iedzīvotāji no dažādiem Kurzemes novadiem, un esam, tā teikt, izvilkuši tādu vidējo profilu. Un tas būtu sieviete, 26 līdz 55 gadus veca, kura ir darba ņēmēja un dzīvo vai nu Talsu, Priekulas vai Aizputes novadā, vai arī Ventspils vai Liepājas pilsētās. Šīs vietas ir tās, no kurām visvairāk dalībnieki ir piedalījušies aptājā. No šiem 111 kopējiem dalībniekiem 96 aptaujā izteica vēlmi laimēt kādu no 3 žurnāla ir abonementiem uz 3 mēnešiem. Un šeit priekšā man ir izvietoti ar dažādiem numuriņiem visi tie dalībnieki, 96 dalībnieki, kuri grib laimēt šo žurnālu ir abonementu. Es izvilkšu 3 numuriņus un man ir sarakstīns, kurā ir norādīts tā secība, kādā cilvēks bija atbildējis un kāda ir viņa kontakta informācija. Un es tad vēl pirmo laimīgo žurnālu ir abonementu, un tas ir skaitlis 20. Un ar skaitli 20, jeb kārtas numuru 20, anketu aizpildīja Baiba Beāte Dobriško, kuras mobilais telefons sākās 2964. Tātad ar Baibu mēs sazināsimies tūlīt pēc mirklīša, kad beigsies ieraksts. Otrais žurnāla ir abonementa laimētājs ir kāds apaļš skaitlis 100. Un kā 100. anketas aizpildītājs bija Edgars. Edgars, kura mobilais telefons sākās uz 2045. Sveicam Edgaru! Varēs 3 mēnešus lasīt žurnālu ir. Un pēdējais laimīgais aptaujas aizpildītājs ir skaitlis 62. Pareizāk sakot, ne skaitlis 62, bet cilvēks ar 62. kārtas numuru. Un tas ir diemžēl 62. kārtas numura cilvēks nebija norādījis, ka grib laimēt žurnālu ir, tādēļ man ir jāvelk nākošais dalībnieks, un tas būs skaitlis 90. Un ar skaitli 90 aptaujā piedalījās Raina Boguža, kuras telefons sākās ar 2212. Sveicam tātad Rainu, Edgaru un Baibu. Bet visi pārējie aptaujas pilniem rezultātiem varēs iepazīties mūsu mājaslapā kurzemesnvo.lv.